Pirms mēs sākam šo interviju, es gribu pateikt dažas svarīgas lietas. Lai mēs veidotu šo raidījumu, mums ir nepieciešams tavs atbalsts, un to tu vari izdarīt ziedojot. Ja tu esi uzņēmums vai uzņēmējs, vai tu pazīsti kādu uzņēmēju, kuram sakrīt vērtības ar to, ko mēs darām, tad tu vari padot mums ziņu, uzrakstot Instagramā, man personīgi. Un pati galvenā lieta, pats galvenais atbalsts ir daudz cilvēki, kuri noskatās mūsu raidījumu, bet vēl joprojām nav uzspieduši piesakot, tad tu vari to izdarīt tagad. Piesako mums un iekomentē, ko tu vēlētos redzēt mūsu raidījumā un kādu tēmu vēlētos vēl apspriest. Paldies par tavu klātbūtni, lecam uz interviju. Sveiki visiem! Varbūt tu mani zini kā reperu MC Bārdu, varbūt tu mani atpazīsti no kādiem citiem raidījumiem, bet ja tu mani nezini, tad es esmu Raimonds Blisiņš un šis ir raidījums Klātbūtne. Raidījums, kurā mēs runājam ar cilvēkiem, kuri iet savu garīgo ceļu. Šodien mums ir ļoti īpašs raidījums, un pēc tam es paskaidrošu, kāpēc. Pie mums ir ciemos dokumentālās filmas caur adatu galvenais varonis Edijs Vītoliņš. Čau, Edij! Čau, Raimond! Liels prieks tevi redzēt! Es gribu pašā sākumā iesākt vienkārši ar to, kāpēc šis raidījums ir īpašs. Pirmkārt, tu esi pirmais cilvēks manā intervētāja karjerā, kur es esmu intervējis. Tas ir noticis pirms 7 gadiem, un tas ir priekš manis tiešām bija liels notikums. Otrakārt, tas ir tāpēc, ka tu esi cilvēks, kurš arī mani ir iedvesmojis tikt galā ar kaut kādām savām lietām un mainīt kaut ko dzīvē. Un treškārt šis raidījums ir īpašs ar to, ka mēs beidzot nonākam pie tā, ka mēs ne tikai runājam ar mācītājiem vai ar ekspertiem kaut kādos superlielos garīgos jautājumos tādā nozīmē, bet mēs runājam ar cilvēkiem, kuri iet garīgu ceļu. Un es šo raidījumu neredzētu bez tavas dalības, jo, manuprāt, tu esi paveicis dzīvē lielu darbu, un tas ir manā uzturē garīgs ceļš. Viens jautājums, ko tu atceries no pirmās intervijas? Tikpat kā neko. Tas bija ļoti sen atpakaļ. Atceros, ka ļoti uztraucos, jo tādu veidu formāts man arī bija pirmo reizi. Un, kopš tā laika ir bijuši. Jau nedaudz mierīgāk, jau nedaudz tā kā satraucos vienmēr, bet jau zinu, uz ko eju. Mēs toreiz sākām ar jautājumu par tīrību, un šoreiz arī es ļoti... Pirmkārt par tavu vecumu, cik tev gadi? 36. 36 gadi tagad, un cik tu esi tīrs? Šobrīd esmu tīrs 12 gadi un 2 mēneši. Vai tam ilgumam, tīrības ilgumam, ir kāda nozīme? Jā, bet tikai priekš manis, nekam citam. Tas ir mans iekšējais mērs, pēc kā es mēru savus jaunās dzīves sākumu. Un tas ir mans sasniegums. Manā uzturē bieži grūti redzēt kaut kādas ikdienas sasniegumus, ko es esmu paveicis, ka man sanāk, bieži vien uz to negatīvo domāšanu ir virzīta. Un tad, lai domātu kaut ko labu, pozitīvu un novērtētu, cik daudz man ir, tad vajadzīgi kaut kādi knifiņi. Jā. Tad šis ir viens no. Viens no knifiņiem, kas palīdz tev novērtēt to savu ceļu. Pastāsti, kādi ir galvenie iegūmi no tīrības? Galvenie iegūmi – sirdsmiers un fiziskais miers no rīta, kad nav pirmā doma, kur šodien dabūt. Tā bija vienīgā doma. Mans rīts bija vakars, tātad es gāju gulēt no rītiem un cēlos vakaros. Bet lai brīdī, kad es cēlos, man doma, kur es šodien dabūšu. Kur man dabūt naudu, kur man dabūt devu. Jo mans vienīgais dievs tajā laikā un sātans un viss, kam es darīju visu, tā bija atkarība. Un man tas vairs nav. Man dzīve neregulē kaut kas ārpus manis.
Šodien es varu veikt savas brīvās izvēles. Cilvēki saka, tas nav noslēpums, ka tu lietoji heroīnu. Ir tāds teiciens, ka heroīns māk klusēt. Cik bieži tev uznāk vēlme lietot? Šodien tas nav pārāk aktuāli. Tiešā veidā. Ja pirmos gadus tas bija aktuāli, tieksme tā saucamā, tiešām ielietot vielu, alkoholu, heroīnu, stimulantus, jā. Tad šodien tas tā nav. Šodien ir, kad nāk virsū lielā briesmīgā dzīve, kas ir grūta, kurā ir jābūt atbildīgam, finansiāli, jā, kuram jābūt ir pieaugušam un ar tādām vērtībām un lietām, tad bieži vien gribas no tā paslēpties. Un tas mehānisms ir dažāds, jā, kaut kā pārsist ar citām sajūtām, jā, bet tā ir tā pati slēptā tieksme, manā gadījumā vismaz. Tieksme, aizmirsties tieksme? Tieksme izmainīt savas sajūtas, baigi grūti mācīties, baigais stress. Kā šomēnes nomaksāt rēķinu? Kā būvēt savu turpmāko dzīvi? Kā saremontēt mašīnu? Kā doties ceļojumā, kā strādāt mazāk, pelnīt vairāk. Jā. Un tam līdzīgas ikdienas lietas, jā, man ir kosmiskas, jā, man viņas rada ļoti lielu trauksmi, satraukumu. Es šodien 90% tieku galā ar visu to. Bet tas pirmais iespējas vienmēr ir tāds stress, adrenalīns un tremors, jā, pilnīgi. Bet tu nosauc lietas, kuras it kā visiem cilvēkiem it kā ir normālas lietas, kā apkalpot savu mašīnu, kā aizbraukt ceļojumā. Vai tas tiešām, vai ir kaut kāda atšķirība, kāpēc tev tas rada stresu un citiem? Varbūt arī tas rada stresu. Bet... Varbūt, jā. Bet es neskatos šodien uz citiem. Es aizvien mazāk sācu skatīties uz citiem, kā ar citiem. Es zinu, ka man tā ir problēma. Citi es pieņemu, var vakarā vīna glāzi iedzert, es nevaru. Citi var brīvdienās atpūsties ar kaut kādām vielām. Es nevaru. Jā. Man pat vienkārši sportošana bieži vien, kas it kā ir ļoti man svarīga dzīves sastāvdaļa, bet pat tur es gribu tik ļoti aizmirsties no stresa, ka es aizēju pārpūlē un traumās. Jā. Un līdz ar to man ir sabojāta mēra sajūta. Gan sajūtās, gan ko es pēc tam ar to daru. Un līdz ar to man bieži vien nākas tā kā sevi motivēt, kontrolēt, kā tikt ar to galā. Iegriezīsimies mazliet atpakaļ pagātnē. Un vai tu atceries to savu pašu sākumu, kā tu sāki lietot, kā tas notika? Pats sākums bija 11, 12 gadi. Es īsti nezināju, kā nobučot meiteni. Jā. Tad bija klase, tad bija svinības, un tas viss vienā tādā lielā putrā. Jā. Nemācēju runāt, nezināju, kā sākt ar pretējo dzimumu. Tas bija viena no iemesliem, kāpēc es tā, vajag laikam drosmei. Visu laiku tie vārdi drosmei vajag, jā, vajag iedzert drosmei. Un tie pieaugušo vārdi man kaut kā iesēdās, ka vajag drosmei un nosvinēt. Un tas viss pārklājās, jā. Mēs tur savācamies kaut kādu kompāniju, jā, tur pēkšņi bija drosme, pēkšņi bija kaut kāds svinības, jā, kaut kādas sajūtas ārpus. Jā, man iepatikās. Un tad ko tu vienkārši drosmē, ko tu... Tur bija laikam sidrs, alus pirmās reizes, jā. Tur. Un kā jau teicu, man nav mēra sajūtas. Man viņas vienkārši nav. Un tā ir bijis principā vienmēr. Gan veselīgās ziņās, gan neveselīgās, jā. Tur. Tajā laikā sportoju un arī man vienmēr vajadzēja augstāk, tālāk, stiprāk, jā. Varēja tur pirms skolas celties, kaut gan es nekad neceros no rītiem, es ienīstu celties no rītiem agri. Es cēlos, gāju trenēties, tad uz skolu, jā, tur varbūt kaut kur skolā pagulēt, bet vienalga,
Lūk, un jā, es visu laiku meklēju, kādas vēl tanī visā sajūtas ir apreibināšanās. 13, 14 gados jau nāca pirmās narkotikas, kāda līmē, amfetamīns, un jā. Ja man meklējumi nebeidzās, jo es sajūtos labi uz kaut kādu brīdi. Un no pirmajām narkotikām, kā es daudz reizes teicu, nekas slikts nenotika. Es nekļuvu par narkomānu, zagli. Vienkārši pakaifoju. Kaifariks. Ja? Uzreiz varēja pamanīt atšķirību starp to, kā tavi vienaudži uztver tās lietas un kā tu, vai tas nebija tā uzreiz? Vai tad tas viss vienkārši bija? Tas viss bija norma un mēs paši regulējām mūsu uztveri, un mēs bijām tāda vienota kompānija, un no ārpus īsti, starp sportistiem skaidrs tikai alkohols, ja? Sports un spirts nekad nav šķirts, ja? Tātad tur tomēr dominēja alkohols starp sportistu vidū, bet rajonā, Ķengragā, tur bija dažādi. Es tiku kompānijā, kurā atpūsties, tas nozīmē iedzert, bet dažreiz var arī kaut ko drusciņu vairāk. Kas kuram pieejams, un tas bara instinkts bija ļoti spēcīgs. Mums gāja pilnīgi tādiem viļņiem, davai tagad visi pīpējam. Man nepatīk, tas bija vienīgais, kas man nepatīk, bet pārējais viss, iešņaukt tabletīti, un tas, grib pamēģināt, davai forši viens otru. Bikstījām, bīdījām, un ar kaunu var teikt, ka es biju viens no pirmajiem bīdītājiem, vai baigā manta, baigi forši. Bet tomēr kaut kāda atšķirība varbūt bija, kā bīdītājiem, kā tomēr kaislīgākam kaut kādā mērā. Kaut kur, Kaut kur mani, kaut kur tālāk es to nodevu. Nebija tā, ka tur bija kāds pirmais, visu laiku tas gāja pa aplatās. Tādas, kā pasaka, slikti ieradumi, Turpat pakavējoties, vai tu atceries kādu brīdi, pieņemsim, kur vēl tu varēji kaut ko mainīt, pieņemsim, jau tajā laikā neaiziet tālāk, kā tu aizgāji, vai tu vari tā? Vai ir kāds mirklis? Tas man ir interesanti. Man dažreiz ir tās domas, kā būtu, ja es būtu aizgājis uz sporta skolu, kurā tu dzīvo, mācies, ēd, guli un trenējies. No noslēpums, kā arī tur ir savas problēmas, bet tomēr tas dzīvesveids, nezinu, varbūt tādīs 12, 13 gados, ja būtu aizgājis, neatceros, kas tur notika, bet kaut kādā veidā, kaut ko es neatbildu, kaut ko it kā es biju labākais, bet Varbūt pat tas brīdis bija tas, ka tu varēji vidi nomainīt tajā brīdī, tajā sākumā. Jā, bet, manuprāt, es baigi šodienas dienā, kā būtu, ja būtu, es baigi necenšos domāt. Okay. Es spēlēju ar šodienas kārtīm. Un es nebūtu šodien šeit tāds, kāds es esmu, ja man nebūtu visa tā pieredze, ieskaitot lietošanu. Jā, slikta, negatīva, bet tā ir mana pieredze. Tā man ir padarījusi pilnīgi noteikti stiprāku, domājošāku. Es tāds slings, es tāds nebiju no tiem cilvēkiem, kas seko savai ikdienas uzvedībai, garīgumam, kaut kādām vērtībām. Kaut kāds bija tur mīlestība, bet ieaudzinātas automātiski. Bet katrā ziņā tas viss kopējais ceļš. Man šodien, es esmu diezgan priecīgs, kā tas esmu palicis. Kurā brīdī tu saprati, ka ir kaut kas jāmaina, vai arī viss ir ok, tā es dzīvošu savu dzīvi, tu to kaut kā pieņem, par to lietošanu. Kuri bija tie brīži, kad tu saprati, pats ir kaut kas jāmaina? Nekad tu neesi sapratis. Tas nav mans stāsts. Tātad no tiem 11, 12, 13 gadiem līdz 18 dzīvoju, apvienoju ar dzīvi, sportu, normālu dzīvesveidu. Dažreiz bija kādi zilumi, burtiski un pārnesti, Bet kaut kā tikās 18 gados es sāku lietot
tieši narkotikas, amfetamīns dienā, un tad gadu gaitā pārgājis heroīnu, un brīžam apvienojumu, plus vēl visu kaut ko. Tad es nekad īsti nevēlējos neatmest, nemainīt savu dzīvesveidu, jā, jo līdz 18 man likās, ka viss ir ok, es kaut kādā balansā esmu, jā, tas ir ok, normāli. Bet tur visi apkārt ar tevi tieši tāpat arī dzīvoja? Nu, tā kompānija, es domāju. Nē, vienu brīdi es vairāk ar sportistiem, vienu brīdi vairāk ar kaut kādiem citas debesis. Bija tāds klubiņš, jā, tur Vecrīgā, jā, kur mūsu mazgadīgos te ielaida drusciņi. Nu, lūk, jā, un paralēli citi klubiņi pa brīdim. Un kaut kādā brīdī, jā, vairāk jau kaut kur pēc 12 vienmēr bija tie pāris čalīši, ar kuriem mums bija pat ceļam pēc 12, jā, kas iešņauts, kādu tabutīti iemet, jā, tā. Jo tajā, es atceros mūsu tajā intervijā, tu teici, ka kritiskais moments vispār tam sākumam bija ar tavu mammu, tas bija kritisks moments. 18 gados, jā, kad es sāku lietot ikdienā. Jā, tas bija tāds moments. Nekam nav jēgas. Man šits patīk vairāk nekā piepūlēties. Un šits man dod spēku neraudāt no rīta līdz vakaram. Un tas bija tas brīdis, kad tu sportu pameti? Vai pirms tam jau tu... Nu, man jau tas ceļš jau gāja, tā kā vienkārši tas tā strauji pielika tam visam punktu. Man visu laiku bija tā doma, tūliņ es atgriezīšos, tūliņ es sākšu. Es jau esmu jau 18 gadi, jau kaut kāds, kas skaitās ne juniors, bet jau pieaugušais, jā, un tā kā savādāk. Veidošu atkal to kopējo trenētības bāzi, un pilnīgi pa jaunam man bija tā doma, ilūzija varbūt, jā, nezinu, nav tik svarīgi. Un, jā, visu laiku sevi uzturēju, ka nē, tūliņ. Un tas notika automātiski, es aizgāju to ceļu un visu tur vairs nav nekādam sportam vietas. Tajā visā laikā no tās pašas bērnības līdz tiem 18 vai līdz 20 gadiem, vai tevi, vienkārši runājot par kaut kādu garīgumu pieredzi, vai tev bija kaut kādas izjūtas vai kaut kāda izpratne vai jautājumi, tomēr arī tu piedzīvoji mātes nāvi, un kaut kādi jautājumi vispār par garīgumu. Vienalga kādā izpausmē, baznīcas kontekstā, reliģiju kontekstā, vienalga vai vēl kaut kādu augstāku spēku kontekstā, vai tev bija tajā laikā kaut kādi jautājumi, pieredzes, pārdomas par to? Laika gāju svētdienas skolā, pašā bērnībā, pirmais, neatceros, kurās klasītēs, gāju svētdienas skolā, mācīju lūgsmu, kaut ko no tās reliģiskās vēstures, un tā kaut kā, man vienmēr bija jautājumi, kā tas var būt. Jā. Un es esmu Jēzus, es 25. decembrī, jā, tā kā man patika konfrontēt. 25. decembrī. Jā. Un tev bija jautājums, vai tu esi Jēzus? Jā. Tāds it kā joks, bet es to uzdevu tādā brīdī nopietni. Tad arī tas laika gaitā, protams, arī lietojot spēlējus tā. Tātad varbūt es esmu antihrists, jā. Tādas domas, tādas kaut kādas kosmiskas, globālas, jā, nenopietnas, jā. Bet tā kaut kā nebija mans, kaut kā īsti nesaistīja, nebija pieņemts ģimenē. Līdz ar to ir cilvēki, kas vairāk reliģiozi, ir kas mazāk, ir kas iet uz baznīcu. Man patīk tās telpas, bet ne vairāk. Jā. Cietums bija tas, kas, tā virspusēji runājot, cietums bija tas, kas uztaisīja tavā dzīvē pagriezienu. To es pēc filmas spriežu apmēram. Ka tas bija tas pagrieziens, ka tu pieņēmi lēmumus radikālus. Jo, ja tu iepriekš saki, ka tu dzīvoji, un tas ir normāli, tāda ir tā dzīve. Es vienkārši pārskrēju tam lielajiem lietošanas laikam trakajiem pāri jau. Un kas ir tas, vai tā ir? Pirmkārt, vai tā ir? Vai Nē. Ok. Tā nav, tas nebija cietums. Ok. Kurš tad ir tas mirklis, kad tu saproti, ka viss ir pietiek, ir izmaiņas, ir jāmaina tā dzīve? Grūti pateikt vienu to punktu, jā. Tā bija sēkliņa,
kurā visus tos 5 lietošanas, es 6 kopā nolietoju. Ja? 5 līdz cietumam, ja? un pēc cietuma vēl gadu, kurā es visu laiku mēģināju nomirt, pārdozēt un tam līdzīgi. Ja? Un tad tos 5 gadus man bija šausmīgākais aizvainojums. Ja es līdz 18 gadiem nebiju pārāk reliģijos, tad 18 gados es ar visiem iespējamiem lamuvārdiem nolādēju visu. Ieskaitot kosmosu, dievus, visu. Es biju ļoti nikns uz visu pasauli. Bet man nepatīk dusmoties tā globāli. Ja. Es varu tur kaut kādas savas intereses aizstāvēt, ja, un tam līdzīgi. Bet man nepatīk būt globāli vienmēr dusmīgam. Un lai es to nejustu, es lietoju. Ja. Viens no iemesliem arī bija, lai lietot, ja. Lai neraudātu un lai nedusmotos visu laiku. Jā, bet globāli es visu laiku jūtu to aizvainojumu un dusmas. Visu laiku, un es tāds, tur nevar nekas būt. Jo kā varēja atņemt visvētāko cilvēku? Un kurš vienkārši 10-kārtīgi sevi veltīja citam cilvēkam, to īsti man. Mana mamma, jā. Un es nesapratu, kā tas var būt. Tad cietumā es sāku lūgties. Es nespēju tur atrasties. Es neesmu tāds. Es neesmu nekas kriminālais vai kaut kas tam līdzīgs. Un man tas bija vienkārši gan bailes, gan šausmas. Un sāku lūgties un kaut kā. Bet, manī tas aizvainojums bija pārāk liels. Es kaut kā pieņēmu, nevar būt, ka kaut kas ir. Jā, nekā nav un punkts. Jā. Un tas dzīves izmaiņas, kā jūs teicu, es negribēju neko mainīt. Es biju tenīs dusmās un nepārtrautā vēlmē tikt no tā vaļā. Bet cietumā es īsti atgriezties negribēju. Tas viss stāsts, ka es aizskrēju uz rehabilitācijas centru, tur piespiedu brīvprātīgā kārtā nelietoju, tur palīdzēja ārsti, psihologi, narkologi un tā tālāk. Tāds viens moments, labi, varbūt kaut kāda apskaidrības. Iemācījos rakstīt, kaut kas foršs, jā, es atkal māku rakstīt, jā. Jā, ļoti šķībi greizi, bet, vismaz jau... Tas tajā rehabilitācijā. Jā, es nemācēju, nelietojoši, es nemācēju salikt normālus saliktus teikumus, pilnīgi, jā. Pamazām mācījos. Nesaku, es tagad māku, bet, drusciņi. Lūk. Un tad tie momenti kaut kā nāca, krājās, pilnveidojās pēc rehabilitācijas centra, pēc sprieduma, kurš bija nosacīts. Tas nozīmē, ka es paliku brīvībā, bet zem policijas kontrolas. Es norāvos, atkal ielietoju, ja? Un to es esmu daudz reizes stāstījis. Tas. Un, kad es pamodos, tad tāds vēl viens moments, atkal, nē. Es nevaru taisīt nekādus izņēmumus. Kaut kā, varbūt, ka es drīkstu drusciņi, ja? Kaut kādi tie maldu ceļi man vienmēr gribējās sevi apmānīt, ja? Var teikt, tev sāk veidoties man pirmā tāda garīgā vērtība, ja? Nemelot sev. Tieši man tas jautājums arī par to, pabeidzot par cietumu, vai bija kaut kāds tagad ar tik lielu tīrības laiku jau un pilnīgi savādāku izpratni par lietām. Vai ir kaut kādas lietas, ko tu būtu varbūt savādāk darījis cietumā? Noteikti. Es noteikti vairāk aizstāvētu savus intereses, savus uzskatus tieši sarunās ar tiem, kā viņi sauc, konvojieriem, vai neatceros, kā viņus sauc, jo man tas nav baigi svarīgi, bet tad es pateicu vienalga, jā, kur gribiet, tur sēdiniet. Man arī iesēdinē, kur sanāca pie tādiem baigiem bandītiem. Ne jau tādā ziņā, ka viņi kaut kādi baigi vērtīgie kriminālie, bet tādi baigi agresīvie. Jā.
tad, kad tu atbrīvojies un tev jau bija tajā filmā vismaz 40 dienas, tu biji atbrīvojies no kurienes? No cietuma. Un tad es vēl gadu lietoju. Jā, ok. Jā. Ok, bet tad kurš ir tas pirmais brīdis, kad tev tā ir tā cerība, viss, šeit es varu ieķerties? Un tas man vienkārši interesē. Kurš tas vai ir tāds mirklis, atklāsmes kaut kāds, vai izpratnes, vai uztveres maiņas, kur tu saproti, viss, es te gribu ieķerties. Viss man pietiek. Vai ir tāds mirklis? Nu, tā tad kaut kāda sēkliņa cietumā, tad pēc norāviena, pamostoties, es tur nonācu, es sev tagad nemelošu, es esmu iepazinis programmu 12 soļu, kurā man pateica, ka ir cilvēki, no kā var mācīties, kā nelietot. Jā. Jo es to nemācēju, godīgi, jā. Un ārsti visu laiku man nestaigās blakus. Es visu laiku nepavadīšu slimnīcas teritorijās 4 sienās. Jā. Ok, nocieties līdz vakaram, satiecies ar draugiem, un tas tev palīdzēs. Ok. Jā, labi, es satikos, man palika vieglāk. Kaut gan normāli man tajā dienā vajadzēja atsākt lietot. Bet es drusciņ pacietos, devu savu, es varu paciesties stundiņu, 2 minūti. Jā. Un tā daudzas reizes pa 60 reizēm. Lūk. Un tad, kad es satikos, parunājos ar cilvēkiem, izkāstīju, kas ar man notika, jo, ka es 3 diennaktis lietoju, nevarēju apstāties, jā, kamēr nenokritu. Tā kā neatslēdzos. Jā. Man uzklausīja, nenosodīja. Tas ir atbalsta grupas? Jā, 12 soļi, jā, atbalsta grupas. Un kaut kādā brīnumainā kārtā tas nostrādāja, man likās, ka man saprot. Tāds, ok, jā, man paliek vieglāk. Un es zinu sevi. Normāli būtu man iet turpināt lietot manā tādā stāvoklī, kad es jau esmu iesācis to riteni. Tas kā no kalna vēlties, un tāds, nē, stop, es izvēlos, ot viss. Tas bija kaut kāds priekš manis tāds sajūtiņa, ka, wow, ok, varbūt te kaut kas ir. Varbūt, ka es gribu savādāk. Un tāds gadu vēlāk, ko es ļoti spilgti atceros, bet visu laiku, es tā kā darīju visu, kā tie cilvēki mācīja, jā, kā viņi darīja. Viņi nemāca neko. Viņi pastāsta, kā viņi dara, un es vienkārši atkārtoju. Jā, tur. Trešais moments, kurā es sapratu, ka es vēlos mēģināt šo jauno dzīves ceļu, kurā es vēlos kaut ko darīt, bija, kad es jau gadu nelietoju. Gadu. Liekas, ka viss kārtībā, visu darīju, bet pieķerties tā, ka visas maina savu dzīvi, jā, man pirmīt jautāja, tad pēc gada man bija strīdi ar tā brīža draudzeni, kaut kāda dzīve bija ļoti smaga, es pelnīju 80-100 eiro nedēļā, nekam nepietika, viss bija grūti, nav veselības, es vēl nebiju izārsties hepatītu. Un tas viss, un it kā es visu daru. Bet tā iekšēji kaut kā vienmēr tāds rezerves ceļš, ka varbūt kādu dienu, varbūt kaut kas savādāk, un es mācēšu kontrolēt sevi nedaudz, nedaudz varbūt atpūsties. Vēl bija tā doma atpūsties. Atpūsties tas ir ar kaut ko lietojošu. Jā. Man uznāca tieksme, kas ir atklāta tieša vēlme lietot. Un viņa bija tik drausmīga. Es zvanu, saku, man ir tā, es gribu lietot. Es visu saprotu, es zinu, pie kā es nonākšu, bet es gribu. Man vajag, es gribu, es netieku no tā vaļā. Tas ir tikai 12 sekundes, tas pāries. Tev tā teica? Jā. Šodien es tam piekrītu, bet tur ir daži noteikumi. Ja to pats neattīst. Bet es nesapratu, kas ar mani notiek, un es nespēju. Es biju uzvilcies, man ir adrenalīns visu laiku. Diena, 2, 3, es eju uz tām atbalsta grupām, zvanu cilvēkiem, kaut ko rakstu. Man tur bija cilvēks, kas man tā kā
pavadīju šajā ceļā un palīdzēju. Nu, nekas man nepaliek labāk. Uz 5 minūtes, varbūt, kamēr tur esmu atbalstu grupā, kaut ko runāju. Es saku, man ir smagi, es gribu lietot. Es domāju par vielām, es domāju par pulveriem. Un tā gāja diena, 2. Nu, tomēr es neiešu uzreiz vienkārši pazaudēt veselu gadu, ko es esmu sasniedzis. Kas ir kaut kas nereāls manā dzīvē. Pirmo reizi pēc tik ilgi vispār. Jā, nekad tā nebija bijis, lai gadu nelietu. Nedēļa un apmēram 2 nedēļas, 2 nedēļas apmēram, jā, uz beigām mēs vienkārši atnāku mājās, tur algas diena, ir nauda, un es saprotu, viss pietiek, es nevaru izturēt. Es neguļu, man ir slikti, es gribu lietot, man nekas neinteresē, man ir vienalga, kas būs. Es gribu šito noņemt. Es apģērbos, saprotu, kur es iešu, kur es meklēšu. Es apmēram saprotu, ka pa to gadu ir kādi 5 punkti, es apiešu, un kādā no tiem ar algu, ar tiem 100 eiro, kaut ko jau varēs dabūt. Jā. Pa ķengeru. Jā. Es apģērbjos, jā, un es atceros to momentu. Un es tāds... Un es taču nonākšu tur patās. Es ļoti, ļoti to negribu, bet es neko nevaru izdarīt. Un es nosprākšu no šīs sajūtas, bet ne no lietošanas. Es apsēžos. Tā kā es pieņēmu sevi to brīdi, ka es neiešu lietot, lai tur vai kas, lai kā man sagribētos. Es apsēžos un man pāriet. Vienkārši. Nekā nav. Man negribās. Manī nav nekādas tieksmes. Tas bija brīdis, kurā es sapratu, ka man ir jābūt iekšējam lēmumam. Nekad un ne par ko un nekādu izņēmumu. Un es tāds, tad vienkārši man bija pašam jāpieņem, ka jā, es nekad. Un tas, kas 2 nedēļas man nelika mieru un nekas nepalīdzēja, nekāda motivācija, nekādas labas sarunas, atbalsts, ēšana, teiz dzeršana, pasēdēšana ar cilvēkiem, jā, kaut kādu tur palūkšanās, nekas nepalīdzēja. Un te es vienkārši pieņēmu priekšā lēmumu, un es sapratu, ka dažreiz vajag vienkārši pašam iekšēji saprast to, ka bez izņēmumiem es neatgriezīšos, jā. Es saprotu, ka var būt visādi rītā, bet katrā ziņā šo domu sev pieturēt, tas ir ļoti vērtīgi. Atbalsta grupas, tas ir kaut kas līdzīgs baznīcai? Nē, cerams, ka ne. Es nezinu. Kā tas ir? Vienkārši, Sanāk, tas ir kā filmās rāda? Jā, kā filmās rāda, sēž cilvēki, jā, sveiki, mans vārds ir Džons, jā, man ir problēma. Okay. Un tā 12 soļu programma, tu minēji, tas ir tas garīgums, ko es esmu jau arī kaut kur papētījis un dzirdējis. Man gribās saprast, no kurienes nāk tā programma, kā tas strādā, no kurienes tas ir. Cēlusies, viņi ir Amerikā 40. gados. Es to neatcerēšos tik labi. Bija 2 cilvēki, kurus visu laiku mēģināja ārstēt ar visādiem ārstiem un psihiatriem. Ja, un kaut kādā mistiskā veidā viņi tur sanāca kopā. Ir tāda filma par anonīmo alkoholiķu vēsturi. Ja, My name is Billy V. Un kā ārsts atnāca pie advokāta, laikam, ja, un kā viņi sāka runāties. Un cilvēks, kuram ļoti drebēja rokas, pēkšņi 5 stundas neiedzēra ne malciņu. Jā, un kā tas viss aizsākās, kā viņi sāka vēl 3. pievienot, un viss tas viņu stāsts. Jā. Un tad jau laika gaitā veidojās, tur nāca soļi, garīgie principi, viņi aizņēmās no dažādām reliģijām un paši savu izveidoja, kaut kas strādāja, kaut ko izrakstīja. Un, jā. 12 soļi. Jā. Kas tas ir? Tā ir kaut kāda mistērija. Vienkārši 12 soļi, ko tu dari? Tu skrien viņus, tu runā par viņu, tu viņus izlasi, vai kas tas ir vispār? Kā tas? Tam atbalstu grupām, jā, kā es to saprotu, Bībelē ir kaut baušļi, jā. Tad tam atbalstu grupām ir 12 soļi, zem katra ir kaut kāds princips, kas laika gaitā ir pierādījis, ka tas ir svarīgi, tam iziet cauri. Piemēram, iedod 3 piemērus reālus, kā tas ir pirmos kaut kādus, lai saprastu vienkāršāk, kādi ir tie soļi pieņems. Pirmais solis, mēs atzinām savu bezspēcību,
atkarības priekšā un to, kas mūsu dzīves bija kļuvuši nevadāmas. Jā. Un kā tas? Un tas tāds garš nesaprotami vārdi, jā, bet tā doma un princips, jā, ir parādīt, cik ļoti spēcīga ir atkarība un ka viņas pavadā, to lietojot. Es īsti nepārvaldu savu dzīvi. Apreibinājies cilvēks, jā, nedaudz neatbild par savu rīcību. Jā, tas ir vai nu pastiprinošs apstākļus, bet tomēr viņš neatbild par savu rīcību. Viņš ir slims cilvēks, viņš tādā brīdī slimo. Jā. Un tas, saprotot to teikumu, tas palīdz cilvēkam kaut kā. To teikumu, zem tā teikuma ir daudz jautājumu, kaut kādi 50, 60, kurus var izrunāt, izrakstīt atkarībā, ar ko tu to dari. Tāpat daudz ārsti Minnesotas programmas visi ir aizņēmušies tieši no viņiem. Nevis viņi ir, nevis atbalsta grupas ir paņēmuši no kaut kurienes. Bet tieši profesionāli ārsti ir aizņēmušies soļus no atbalsta grupām. Jā, no 12 soļu programmas, jā, kā tādas. Labi, tas pirmais, cilvēks bezspēcīgs kaut ko atzīst to bezspēcību, un kas tālāk? Tālāk nākamā, jā, tas palīdz, tas ok, tā tad es nevaru tam padoties, es nevaru pieņemt tos izņēmumus, jā, pats izdara secinājums, kas no kuram aktuāls. Es nevaru tavā vietā, cita vietā pateikt, jā, kam tas būtu aktuāli, jā. Es varu tikai par sevi. Es izrakstu, izrunāju, jā, tur izdaru kaut kāds secinājums no tā. Man tas kļūst noderīgi, mēs sākam pie tā pieturēties, jā. Pirmos 3 paņemam. Pirmos 3. Es no galvas viņas neatcerēšos. Otrais, piemēram. Es no galvas neatceros. Jā. Par to, ka vajag augstāku spēku. Jā. Es atceros, ka jau teicu, man bija aizvainojumi pret Dievu, jā. Un otro, trešo, tad precīzi nepateikšu. Jā. Garīgums manī tāds tā kā kaut kāda tika izrakstīts tas Dieva koncepts. Un tagad es to varu nosaukt par Dievu, tad laikā es to saucu par augstāko spēku, jo pret vārdu Dievs man bija riebums. Aizspriedumi. Es nepieņemu visu reliģisko. Es esmu ticīgs, bet ne reliģios. Jā, kas. Lūk. Un es izrakstītu, tas otrs solis deva to konceptu izrakstīt, kādu es redzu. Brīvā formā. Es izrakstīju. Un tādā brīdī, jā, es kaut ko sajūtu, ka man kļūst vieglāk. Tad ceļ, ka man ir uz ko balstīties. It kā vairs neesmu vientuļš. Jo es visu laiku vienmēr jūtos vientuļš. Nav svarīgi, es biju ar cilvēkiem, bez cilvēkiem. Ja? Tad pēkšņi it kā kaut kas ir ar mani. Kaut kāds spēks, nav tik būtiski. Man tur bija izrakstīts vesela sērija, mīlošs, saprotošs. Tas ir runa par Dievu, ja? Par augstāko spēku, jā. Šodien es varu pateikt arī par Dievu, ja kādam tā ir vieglāk saprast. Man tas kaut ko deva, tādu iekšēju kaut kādu mieru, ka cilvēks nav viens. Tur 12 soļos, es arī esmu viņus izlasījis, tur ir 12. solis par to, ka varētu to visu nest tālāk citiem cilvēkiem, kuri arī ir ar tādām pašām problēmām. Un tāpēc man ir jautājums vienkārši par to, kā viens no veidiem, kā tu to atdod, es saprotu, ir šis, ka tu atnāc un padalies ar savu pieredzi. Kādas vēl tu lietas dari, kā tu vēl sabiedrībai kaut kā, vai vienalga, to 12. soli? Tad, kā es saprotu, kā es viņus pieņemu tos soļus, jā, tas būtu brīva izvēle viņos visos, jā, brīvs koncepts, un nevis es eju un stāstu kādam, bet kad rodas tāda iespēja, tāpēc, ka es neticu kādam pastāstīt, paklau. Jā, tev jāpārstāj dzert.
Tev ir problēma. Es tam neticu, kādam kaut ko stāstīt. Kad Jānis paprasa man, Edī, ko tu dari? Tad mans uzdevums ir pildīt 12 soli, pastāstīt, kā tas sanāca man. Kad rodas tāda iespēja, es nevienam neuzprasos. Nekad. Bet, kad man pajautā, es cenšos atbildēt, ko es darīju, kādus variantus es zinu. Un, ja es nezinu, tad varbūt šis cilvēks vai šī organizācija var tev palīdzēt tavā jautājumā. Jo tomēr ir kaut kādas nianses alkoholam, azartspēlēm, narkotikām. Un, kādam vajag vienu, kādam vajag otru, kādam ar pārēšanos problēmas. Tas dažādas līdzīgas, bet tāpat laikā varbūt es nebūšu speciālists. Un tad mans 12. solis ir teikt, es piekrītu. Palīdzēt tev, veltīt tev laiku. Viss. Tas ir tas, kā tu atbalsti cilvēks tad, kad tev palūdz. Jā. Okay. Klau, interesants jautājums tajā filmā Edart TV par azartspēlēm. Nesen bija viņiem tāda filma. Ko tu vari pastāstīt par šo problēmu? Cilvēki, protams, var apskatīties, tur ir padziļināti tas, bet mans jautājums šeit ir par tieši par to, vai tā ir viena sakne, vai kā to izprast, vai viens ir azartspēļu atkarīgais, viens ir tāds atkarīgais, viens ir narkomans atkarīgais, viens ir alkohola, vai kā tu tās lietas saproti? Bet tieši šeit es domāju azartspēļu kontekstā. Tātad, es cenšos ļoti nedomāt par citiem, bet man ir tā, ka es esmu atkarīgais. Es neesmu amfetamīna atkarīgais, es neesmu heroīna atkarīgais, es neesmu alkohola atkarīgais, es neesmu azartspēļu atkarīgais. Ko es ar to domāju? Es ļoti ātri aizraujos, man nepārtraukti ir nepieciešami mehānismi, kā aizbāzt savus tukšumus, vientulības, spilgtas vai nepietiekamas emocijas. Tad lūk, un tas ir vielas, azartspēles, alkohols un tā tālāk ir tikai sekas visām manai uzturē dzīves. Šobrīd mazāk aktuālai, bet tomēr. Man ir kaut kas tāds, kas man vienmēr liek kaut kā mainīt savas sajūtas, vai aizmirsties, vai aizpildīt. Lūk, kādam varbūt ir tikai viena izpausme. Tad azartspēļu atkarīgais. Okay, strādā ar to, ej pie tā speciālista. Es esmu tāds daudzfunkcionāls. Lūk, tā ir sanācis, un es vienmēr to esmu jūtis, ka es nevaru sev piesaistīt vienai konkrētai narkotikai vai adrenalīnam, sportam vai pārēšanās, vai manī dažreiz ir sajūta, ka viss ir aktuāli. Nekur nav mēra, bet tas ir par mani, un es nezinu, kā ir citiem. Cenšos nedomāt par to. Es zinu, ka man ir globāli sev jāiemācās kaut kā pieregulēt, nekontrolēt. Nekādā gadījumā nav iespējams kontrolēt. Tieši pieregulēt. Par azartspēlēm kā par sabiedrībā, par problēmu es gribētu jautāt. Ko tu domā par to, kas notiek vispār, ka ir tagad īstenībā mazliet mazāk, bet ir atvērti visur? Vai to var risināt no valstis? Tas bija mans jautājums īstenībā. Valstiskā līmenī, vai to vajadzētu risināt, vai ir jācīnās, vai pret to nav jācīnās? Kāds ir tavs? Man ir savs redzējums, es nezinu, cik viņš ir aktuāls. Nosacīti uzbūvēt pilsētu un viņā iebāzt. Cīnīties, tā ir pārāk liela, viegla nauda dažu brīdi kādam no iesaistītiem. Neobligāti tam, kurš spēlē, bet dažreiz arī paveicās tiem, protams. Pats esmu tur iznāca ar 6,000 vienkārši neko. Wow! Tā arī var? Protams, ka tas aizrauj. Un pārsvarā vienmēr vinnē kazino, kā saka. Tad lielāka nodokļa, konkrēta vieta, nereklamēt, arī slēptā veidā nereklamēt, kas tagad ir pieņemts.
pēnikas krekliņi, nopietni. Un tā jūs atļaujat tādā attaisnotā veidā. Man tas liekas kaut kā divkosīgi nesodīt tādus. Ar to nosaukumu saistās azartspēles. Viss. Punkts. Es esmu par to mehānismu, kur atļauj, bet kaut kā savā veidā, kā Amsterdamā. Ir kaut kādas kafejnīcas pagrabiņi, kur tu vari doties, ja tev tik ļoti patīk pīpēt, kur tā viela būs nedaudz kaut cik regulēta, ne tas, ko tirgo, piemēram, Eiropā uz ielas Latvijā, apsmidzinātu. Cik es neesmu redzējis tos bēniņus mums ķengargā, kādreiz. Es nezinu, kur viņi ir tagad noduguši pārsā, cik skatos. Bet, bēniņi un vienkārši iet cilvēks un smidzina kaut kādas lapiņas, kas ir savāktas tepat Latvijā. Smaržo pēc zāles? Jā, bet tā nav zāle. Tad kaut kā pieregulēt atkal, es nezinu. Kas es tāds, lai par to spriest? Es neesmu ne politiķis un arī necenšos uz to tiekties, bet, man ir tikai un vienīgi savs viedoklis. Par tām azartspēlēm vēl gribu, par, piemēram, tipiskākajām atkarībām, alkohols, izpausmēm, alkohols, narkotikas, azartspēles. Pēc tavām sajūtām, visas ir vienlīdz, ja tur ir kaut kāds trakums no kādas no viņām, piemēram. Vai tavā uztverē viss ir vienlīdz spēcīgs? Manā viss ir vienlīdz spēcīgs, jo katrā no tām es esmu nonācis līdz trakumam. Un es pat varētu salīdzināt alkoholu, heroīnu ar sportu. Arī tur es esmu gājis un pieļaus kaut kādas smagas kļūdas, ka 2 treniņu dienā līdz pēdējam un kritienam tā, ka vienkārši, tas ir neprāts, Tā kā azartspēles vispār it kā neko nelieto, tik daudz attaisnojumu, es taču neko sliktu nedaru, bet līdz vājprātam nospēlē visus dzīvokļus, mašīnas, algas, aizņēmumus, vēl apmāni, vēl paņem kredītus un vienkārši neguli, nelietojot 2-3 diennaktis, kas notiek cilvēkā par vājprātu, lai viņš sevi tik ļoti mocītu un negulētu tik ilgi bez kaut kādām mākslīgām vielām. Šobrīd tu esi tīrs. 12 gadus. Tagad 12 gadus tu esi tīrs. Tas nozīmē, tu neesi lietojis vispār neko no vielām apreibinošām, No vielām neesmu. Jā. Un tad tas ir tev nostrādājis. Ko tu vari pateikt, kā garīgums tavā dzīvē ikdienā, kaut kādas 3 lietas, kuras tu ikdienā tiešām vēl joprojām 12 gadu tīrs, tu piekopi, lai ietu šo ceļu? Godīgums pret sevi, pateicības, Kā tas izpaužās? Pateicības? Jā, ikdienā kā tu to praktizē? Es parunājos ar to, kā es saprotu, populārāk varbūt būs lūkšanās, bet priekš manis tā nav gluži lūkšanās, bet labi, lai tā būtu lūkšanās, ja tā ir vieglāk. Varbūt kādam saprast, palūdzos, paldies, ka man ir. Un burtiski saraksts. Man ir vesels. Veselība, atgriezt tas, uzticība. Man ir dot man otru pusīti, mīlestība, kur es varu mīlēt, mani mīl. Vienkārši. Ne par ko. Par to, ka es esmu. Un tie 12 soļi un, pieņemsim, tās atbalsta grupas, to tu kaut kādā tajā sākuma etapā padarīji, un tagad tu esi viss brīvs, vai arī tu, pieņemsim, arī ikdienā to vēl joprojām piekopi? Ja diabētiņam vienreiz iedod insulīnu, viņš ir vesels? Domāju, ka nē. Man tas pats. Man ir kaut kāda slimība, kas saucās atkarība. Man tā ir vieglāk noformulēt kaut kādos rāmjos. Un tad, man ir jāatvesaļojas, jāiedzer ik pa brīdim zāles. Tad man ir ļoti līdzīgi.
Es piekopju kaut kādus soļus, kaut kādas darbības, kas ar to saistīts. Tagad pats pastāstu tālāk, kad atnāk kā cilvēks un kā var tikt uz priekšu dzīvē, kā var nelietot un kā var tikt galā ar šo briesmīgo pasauli, kā dažreiz liekas. Nu, tad es pastāstu. Fināli jautājumi. Tieši tie paši jautājumi, kurus es tev uzdevu pirms 7 gadiem. Mēs viņus neatceramies. Tu atbildes arī neatceries. Interesanti. Kas tur būs? Ko tu visaugstāk novērtē cilvēkā? Godīgumu. Godīgumu un ka nav liekulības. Īpašība, kas tev šodien sevī visvairāk nepatīk? Skaudība. Īpašība, kas tev sevī visvairāk patīk? Mīlestība. Man ir daudz mīlestības parādījies, dots, un es dodu, un man ir, un es varu vēl dot. Kas ir laime? Šodien būt momentā, neuztraukties par to, ko tu vakar izdarīji. Ja var, tad šodien palabot to. Neuztraukties par to rītdienu. Šodien viss ir forši, viss ir kārtībā. Viss ir brīnišķīgi. Šodien viss ir labi. Un pēdējais. Ja tu sevi satiktu pirms 20 gadiem, ko tu sev pateiktu? Pirms 20 gadiem man būtu 17 gadi. Nepamet sportu. Sporto dari, cīnies, neej uz ielas, neuzsāc ielu dzīvesveidu, dari visu, lai nokļūtu tur Amerikā un tur tā kā mācītos un sportotu. Man vienkārši ir treniņu biedrs, kur, katrā ziņā, varbūt sportists viņš nav, bet tā pieredze tomēr viņā ir, es jūtu, ka viņš ir savādāk domājošs. Kaut ko tam līdzīgi, lai pieturās pie kaut kāda sportiskā tā dzīvesveida. Tu varētu sev pateikt tā, lai tas nostrādā? Domāju, ka nē. Domāju, ka nē, bet es mēģinātu. Ar mums kopā bija Edijs Vītoliņš. Paldies tev par tavu klātbūtni. Paldies. Kā jau tu redzēji, mēs intervējam cilvēkus, kuri iet savu garīgo ceļu. Nevienmēr tas ir mācītājs vai garīdznieks. Tādēļ, ja tu gadījumā zini kādu cilvēku, kurš tev šķiet interesants, kurš iet savu garīgo ceļu, ieraksti to komentārā. Spiedz sekot mūsu kanālam, atbalsti mūs ar ziedojumu un tiekamies raidījumā. Paldies par tavu klātbūtni!